Iekļaujošā izglītība. Sarma Freiberga. Labdien visiem! Gribu teikt, ka tiešām ir ļoti jauki jūs redzēt šeit visus, un es saprotu, ka visiem no jums priekšā ir gada lielākā diena, 1. septembris, un droši vien, ka daudziem no jums vēl galvās ir dažādas lietas, kas jāsakārto, bet pats galvenais, ko man gribētos tā kā teikt no sevis, valstī ir daudz visādu sīku lietu, kas vēl ir arī jākārto, bet galvenās ir ģenerālās lietas. Lai mums visiem ir jumts virs galvas, lai mums ir maize un citas lietas, lai mēs būtu pēduši. Un ar tiem sīkumiem jau mēs tiksim galā, jo ja mēs paskatāmies visā pasaulē, kas notiek, tad mēs tomēr dzīvojam vēl laimīgā valstī. Mums ļoti daudz kas ir, un jums kā skolu vadītājiem un pārvalžu vadītājiem vissvarīgākais jau būtu, lai jums līdzās ir gudri pedagogi, kas jūs saprot, un jūs viņiem sakat, un jūs pasakat, un viņi jūs no pusvārda saprot un zina, kas ir jādara. Un gribu teikt, ka viena no šīm ģenerālajām lietām šajā jaunajā reformu plānā ir arī iekļaujošā izglītība, jo varbūt, ka tas tiešām ir noticis, kā jau ministra kungs teica, pirmo reizi mūsu neatkarīgās Latvijas vēsturē, ka mēs esam pievērsuši tik lielu uzmanību cilvēkiem ar īpašām vai speciālām vajadzībām. Un kā mēs sakam, ka komanda ir tik stipra, cik tās vājākais posms, es gribu to mazliet pārnest uz sabiedrību kopumā, ka mūsu sabiedrība ir tik atvērta, tik sadzirdīga, cik mēs redzēsim šos cilvēkus, kas varbūt ir nedaudz savādāk, kam ir vajadzīgs lielāks atbalsts, lai viņi dzīvotu starp mums līdzās kā pilnvērtīgi cilvēki. Un par to ir par to ir šī stāsta būtības teiktu. Un tādēļ, kā jums jau visiem arī ir pieejami šie mērķi un punkti mājaslapās, tāpēc es varbūt runāšu par pašu to galveno, kas tad ir šajā reformas būtībā. Tātad vispirms es gribu pateikt uzreiz arī un vēlreiz nostiprināt to, ko teica ministra kungs. Ja mēs runājam par iekļaujošo izglītību, tad uzreiz es gribu teikt, ka tā tomēr vairāk būs vērsta uz bērniem, jeb skolēniem ar normālu intelektu, bet dažādiem citiem funkcionāliem traucējumiem. Un tomēr cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem mēs droši vien saglabāsim. Tā kā līdz šim ir šīs skolas, kā mēs šodien viņas vēl saucam speciālās internāta skolas vai speciālās skolas, un kaut kā liekas, man bišķiņ paaugsts ir. Un tādēļ, kāpēc? Tādēļ, ka noteikti tomēr intelekts, ja ir normas robežās, ir viena lieta, bet ja tā nav, tad tā ir pilnīgi cita lieta. Un šiem cilvēkiem droši vien ir vajadzīgi joprojām izstrādāt speciālas programmas, mācību saturu citu pārtaisīt nekā tagad, kad viņi mācās no kaut kādu piemērotām grāmatām. Un tādēļ tie skolu direktori, kas šeit ir no speciālajām internāta skolām, kur mācās bērni ar garīgās atpalīdzības, jeb garīgās attīstības traucējumiem, kā mēs sakam, noteikti šīs skolas neskars tik ļoti šī iekļaujošā izglītība. Protams, es visu laiku saku, ka iekļaujošā izglītība pirmkārt ir vecāku izvēle. Mums Latvijā ir 42 skolas, kurās mācās bērni ar garīgās attīstības problēmām, un 17, kurās mācās tātad bērni, kam ir, mēs sakam, intelekts normas robežās, bet ir dažādi citi funkcionāli traucējumi, redzes, dzirdes, kustību, somatiskie un citi. Un šī mana, teiksim, iekļaujošās izglītības mans stāsts būs tieši vairāk vērsts uz šiem skolēniem, tātad ar normālu intelektu, bet ar dažādiem traucējumiem. Un mums ir svarīgi, lai mēs šiem cilvēkiem spētu nodrošināt vienlīdzīgas iespējas izglītības apguvē. Un līdz ar to mēs veidotu tādu vienotu sabiedrību.
Tātad pats galvenais, kas mums būtu kā konceptuālais pamats, ko mēs, es gribu atkāpties mazliet arī un pievienoties tam, ko Daina teica, kad mūsu darba grupa sanāca kopā. Mums burtiski pirmās 2, 3, 4 reizes notika faktiski tāda šķēpu laušana, es teiktu, un viens domāja tā, otrs domāja tā. Un vispār jūs zinat, ka šis lauciņš, kā es teicu, viņš daudzus gadus ir bijis mazliet novārtā atstāts. Un līdz ar to tas darba lauks bija tik plašs, ka sākumā bija ļoti grūti saprast, no kuras malas to lauku sākt art. Tātad, kā jau es teicu, mēs runājam par to, ka galvenais skolēniem būtu, lai viņi varētu iekļauties vispārējās izglītības iestādēs. Vienlīdzīgas iespējas un līdz ar to arī mācību līdzekļu izstrāde mums ir svarīgi atbilstoši traucējumu veidam. Un domājam arī par to, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu pedagoģu sagatavošanas sistēmu, jo, ja mēs skatīsimies tam, ko es teikšu tagad tālāk, tad ļoti liela vērība būtu jāpievērš jauno pedagoģu sagatavošanā. Kā jūs redzējāt arī, ja lasījāt augstskolu izvērtējumu programmas, tad tur bija ļoti daudz tieši, es teiktu, mīnusu, tieši speciālās pedagoģijas un speciālās psiholoģijas programmās, un tās noteikti programmas pašas par sevi ir jāuzlabo, bet noteikti ir jādod daudz lielāks, kā to saka, kredītpunktu skaits jābūt studentiem, lai viņi iemācītos vairāk. Jo redziet, ja es teikšu iekļaujošā izglītība, es teicu 17 skolas varētu būt, kuru skolēni tad visvairāk varētu pretendēt uz šo mērķi. Bet faktiski šie skolēni dzīvo visā Latvijā, un šī izglītības karta varētu, es teiktu, 99% skolu. Un jums ir jābūt gataviem, ja kāds skolēns atnāk pie jums vistuvāk dzīves vietā, izvēlas skolu, un viņam ir šīs kādas funkcionālie traucējumi, un tad kā mēs strādāsim, un faktiski ne jau tikai viens speciālais pedagogs skolā būs tas, kas radīs šo atbilstošo kvalitāti, ir jābūt gatavam, visam kolektīvam ir jābūt gatavam, kā man viena kolēģi teica, ir jābūt gataviem gan apkopējiem skolā, gan direktoram. Visiem ir jāstrādā kā vienam un jāzina, kas šim vienam cilvēkam ir par kaut kādām īpašām vajadzībām, lai neiznāktu kaut kas pavisam atžgārds, ka mēs gribam iekļaut, jo pašreiz mazliet tā ir noticis vairumā gadījumu, ko es zinu, ka skolas ir paņēmušas bērnus ar speciālām vajadzībām, bet pēc tam varbūt nespēja nodrošināt šo atbalstu personālu. Jāsaka arī, ka līdz šim tāds arī nebija tik ļoti atstrādāts, ka mēs varam dot. Un šajā gadījumā jūs zinat, ka tikko valdība arī pieņēma šo te iespēju, saimē vēl ir jāapstiprina, protams, par asistentu pakalpojumu piešķiršanu bērniem tātad šiem mācību procesā tieši. Tas nozīmē, ka tie bērni, kam pienāks pēc ārstu komisijas atzinuma, viņi saņem šo asistentu, bet vēl es gribu teikt, ka tas ir tikai asistents, kas palīdz pārvietoties, kas palīdz atvērt grāmatu un higienas prasības bērnam palīdz nodrošināt, bet noteikti ir vajadzīgs pašreiz ir tāds termins skolotāja palīgs. Mans uzskats, un šis pedagogs ir tas, kurš palīdzētu mācību satura apguvē tiem, kam tas ir nepieciešams, bet es teicu, ka skolotāja palīgs, tas ir kaut kas tāds, manā uztverē, tas ir kaut kas otršķirīgs, jo skolotāja palīgs vārds nozīmē, ka tu tikai palīdzi kaut ko, bet varbūt tu neesi tik gudrs kā tas pedagogs. Un es domāju, ka šeit mums ir jāmaina terminoloģija, un šis pedagogs jānosauc par atbalstošo pedagogu. Viņš ir noteikti tikpat līdzvērtīgs kā jebkura mācību priekšmetu pedagogs. Varbūt pat viņam jāzina ir vairāk, viņam ir jāzina speciālā pedagoģija un psiholoģija un tādas lietas vēl, lai varētu šo bērnu tiešām atbalstīt. Un tad varbūt izejot tā ļoti, es neiešu gluži cauri, tā kā man soļi ir un rīcība, to jūs varēsiet izlasīt, bet pats galvenais, ko mēs esam iecerējuši un ko mēs jau esam sākuši darīt, kā jau ministra kungs teica, mēs atteiksimies no vārda speciālā gan skolu nosaukumos, kur jau vēstuli ir izsūtīta uz pašvaldībām, jo tas tiešām ir tā kā citi saka, uzliek tev zīmogu un bērni iet apkārt ceļu, lai iet skolā
ar speciālo nosaukumu, un arī programmās. Tāpēc, ka, ja bērni aiziet uz vispār izglītojošo skolu, kurā tad es runāju par bērniem ar normālo intelektu, kāpēc viņiem vajadzētu speciālu programmu? Viņi mācās pēc parastas programmas, bet viņiem ir atbalstošie pasākumi. Kā jau es teicu, tie varētu būt atbalstošais pedagogs. Tad, piemēram, mēs arī strādāsim pie tā, lai izstrādātu šiem bērniem, kā atbalstošais pasākums, es domāju, tīri caur finansējumu, saucamais vajadzību gross. Vajadzības gross būtu tas, kurš tagad tie, kas zina, ir koeficienti un tie ir pilnīgi visiem vienādi, tad tomēr šie bērni pēc diagnozēm ir tik dažādi un arī viņu vajadzības ir ļoti dažādas. Un vajadzība gross būtu tas, kurš iet plus voucherim. Tad noteikti mēs, darbs jau sāks 7. septembrī, kur tiks izstrādāts tātad ar garīgās attīstības traucējumiem, kā jau es teicu, satura grāmatas. Ļoti daudz mēs domājam par datoru un IT nodrošinājumu bērniem, kam tas ir tiešām nepieciešams mācību procesā, par viņu palīglīdzekļu izmantošanu. Nākotnē ir iecerēts ar nākamā gada jau septembri izveidot 10 iekļaujušās izglītības attīstības centrus, kuri reģionos būtu kā liels atbalsts gan tādā veidā, ka viņi sadarbotos ar ģimenes ārstiem un veiktu agrīno diagnostiku, sadarbībā ar pedagogiem palīdzētu viņiem izstrādāt saucamos plānus individuālos un daudz citus darbus mēs redzam šim iekļaujušās izglītības attīstības centram. Un, protams, mēs esam paredzējuši arī tādu kā monitoringu, kā tad šis process notiks un vai bērniem būs visiem, kam nepieciešama pieeja iekļaujošajās izglītības sakarā. Un reizi gadā mēs gribētu publiskot tādu atskaiti, droši vien izglītības ministrijas mājaslapā tas varētu būt. Un kā arī izstrādāt tādu karti, ko darīt vecākiem, kad viņi uzzina, ka bērnam ir kāda no diagnozēm, kur tad viņiem tagad iet, jo pašreiz viņi tiešām ir apmulsuši, vai jāiet pie ģimenes ārsta vai citur vai kā, tad tā karte būtu tā, kas parādītu, es atklāju savam bērnam vai ārsts atklāja diagnozi, kur man jādodas. Un līdz procesa beigām, kamēr es esmu skolā, man ir visi atbalstošie pasākumi, pedagogi un tiek sekots līdzi. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka pats galvenais laikam mūsu arī manā darbā ir no darba saņemt gandarījumu. Un es to jums kā vadītājiem tiešām novēlu, lai tad, kad jūsu mācību gads beidzas maijā, jūnijā, jūs varētu to pateikt, jā, es no šī mācību gada esmu saņēmis lielu gandarījumu, un lai to varētu teikt arī jūsu visi pedagogi. Paldies!